Sveiki visiem! Laika lūdza manā kursā par to, kā noteikt, vai viņš ir labs vīrietis. Visticamāk, viņš tāds nav. Tā bija influencere Gabija Gonsalesa, kura sniedza padomus par vīriešiem dažas dienas pirms viņas aresta par sazvērestību nogalināt sava bērna tēvu, puišu grupas dziedātāju Džeku Everiju. Arī viņas tēvs un bijušais draugs ir nepatikšanās, bet kā ir ar it kā nolīgto slepkavu? Man ir jaunākā informācija un iemesli, kāpēc šī lieta ir sarežģītāka nekā šķiet. Esmu Anžaneta Līvija, un šis ir Law and Crime. Sāksim! Ziniet, ir tāds vecs teiciens – notikumi kļūst arvien samezglotāki. Un runājot par tiktokeri Gabiju Gonzalesu, viņas tēvu un it kā sazvērstību nogalināt Gabijas bijušo draugu Džeku Everiju, šim stāstam ir jauns pavērsiens. Lai viss būtu vienkāršāk, es visus saukšu vārdos, jo tagad vēl viena persona ir nonākusi aiz restēm saistībā ar šo it kā sazvērstību. Gabija Gonzalesa ir sociālo tīklu influencere. Viņa ir ļoti populāra TikTok. Labi, vispirms es runāšu par Floridu, jo, protams, esmu dzimusi un augusi Floridā un pirms 5 gadiem pārcēlos prom. Bet Gabijai ir arī liels sekotāju pulks Instagram, un viņa dalās ar daudz ko, tostarp šajā īsajā video, kurā viņa pildīja mājas darbus ovulācijas laikā. Brīva asiņošana man ir palīdzējusi labāk sajust savu ķermeni. Pirmkārt. Otrkārt, menstruāciju preces ir ārkārtīgi dārgas. Menstruāciju preces būtu jābūt viegli pieejamām ikvienam, kam tās ir nepieciešams. Tās acīmredzami nav un cenas turpina pieaugt. Un vēl papildus tam gandrīz visos menstruāciju produktos, pat ekoloģiskajos, tiek izmantotas ķīmiskas vielas. Es esmu nonākusi līdz tam, ka esmu izvēlējusies tajā nepiedalīties. Jā, kad Gabija ir mēnešreizēs, viņa izvēlas dabisku pieeju, nekādu sieviešu higienas produktu. Tas ir tikai piemērs tam, ko jūs atradīsiet viņas sociālajos tīklos. Bet atgriezīsimies pie mūsu apskatāmā gadījuma. Gabijai ir kopīga meita, 7 gadus veca meitene ar bijušo Why Don't We puišu grupas dziedātāju Džeku Everiju. Bet šīs attiecības, saskaņā ar tiesas dokumentiem, nebeidzās labi. Un jautājums par to, kuram būtu piešķirts Kīrama mazās meitenes aizgādība, kopš 2020. gada ir bijis galvenais strīda punkts. Un izmeklētāji apgalvo, ka Gabijas tēvs, Francisco Javiers Gonzales, bija ļoti iesaistīts šajā strīdā. Viņš lielākoties strādā ar lietām par miesas bojājumiem. Tagad Gabija, viņas tēvs Francisco un Gabijas bijušais draugs Kai Kordrejs tiek apsūdzēti par sazvērstību 2020, 2021 un 2022 gadā, lai nolīgtu slepkavu Džeka Everija nogalināšanai, lai Gabija varētu iegūt savu meitu tikai sev. Francisco ir nomainījis savus šūtos uzvalkus pret zeltainu cietuma tērpu. Losandželosas apgabala prokurori apgalvo, ka Francisco bija finansētājs. Izmeklētājs saka, ka Francisco bija nolīdzis privātdetektīvu, kurš sekoja Džekam Everijam, lai atrastu kompromitējošu informāciju, ko varētu izmantot pret viņu strīdā par aizgādību. Un klausieties šo. Prokuratūra apgalvo, ka ir Gonzalesu ģimenes grupas čats, kurā Francisco apsprieda Džeku Everiju. Prokuratūras detektīvs rakstīja zvērsta apliecinājumā. Vienā sarakstē 2021. gada 22. martā Francisco rakstīja: "Zvani Barsam nekad nav par agru." Izmeklētāji to uzskatīja par nozīmīgu, jo vēlākie pierādījumi parādīja, ka Gabriela Gonzalesa un Kai Kordrejs mēģināja iesaistīt Dustinu Barsu, lai draudētu Everijam. Dustins Barsā ir MMA cīkstonis. Viņam šajā lietā apsūdzības nav izvirzītas. Es gribu, lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Taču izmeklētāji saka, ka plāns vēlāk pārvērtās no kompromitējošas informācijas meklēšanas par Džeku un viņa zastraudēšanas uz kaut ko daudz ļaunāku – slepkavību. Izmeklētāji apgalvo, ka 2021. gada aprīlī Francisco nosūtīja $10,000 Gabijas toreizējam draugam Kājam Kordrejām, lai viņš varētu doties tumšajā tīmeklī un nolīgt slepkavu. Saskaņā ar prokurora teikto, nauda tika maskēta kā samaksa par tīmekļa izstrādes pakalpojumiem. Prokurors apgalvo, ka Kordrejs grasījās izmantot šo naudu, lai samaksātu slepkavam bitkoinos. Tā 2021. gada jūnijā izmeklētāji norāda, ka Francisco nosūtīja vēl vienu $4,000, 4,000 USD maksājumu Kājam. 2021. gada 5. jūnijā Kordrejs nosūtīja Francisco Gonzalesam $4,000, 4,000 rēķinu caur savu uzņēmumu Site Whisperer, un vēlāk Francisco šo summu samaksāja.
Šis maksājums parādījās Francisko tiesas pieprasītajos bankas izrakstos. Vēlāk Cordreis apgalvoja, ka viņš patiesībā neveic tīmekļa izstrādes pakalpojumus un uzskatīja, ka rēķina mērķis bija pieseks. Tiesas dokumentos apgalvots, ka vēl $4000 bija paredzēti, lai nolīgtu profesionālu slepkavu, un ka Kai pieslēdzās tumšajam tīmeklim, izmantojot segvārdu Lizard King 69. Bet zini ko? Tas slepkava nemaz nebija slepkava. Viņš bija valdības aģents, federālais darbinieks, policists, īsts FIB aģents, saskaņā ar Losandželosas apgabala prokuratūru. Tieši tā, prokuratūra saka, ka persona, ar kuru Kai sarunājās tumšajā tīmeklī, un persona, ar kuru vēlāk kodētā valodā pa telefonu runāja Francisko, bija slepenais FIB aģents, kurš izlikās par slepkavu. Izmeklētājs saka, ka viņiem ir ierakstītas sarunas ar slepeno FIB aģentu un Francisko no 2021. gada. Un vēlāk, 2022. gada oktobrī, izmeklētājs saka, ka Kai un Gabija apsprieda šo plānu ierakstītās telefonsarunās, kā arī iespēja, ka viņai varētu tikt atklāti. Mēs kopīgi audzinām bērnu. Es rūpējos par ārstu vizītēm, zobārsta apmeklējumiem un terapijas vizītēm. Protams, Džeka Everī pasūtījuma slepkavība nekad netika īstenots. Gabija pēc 2 gadu pārtraukuma atkal sāka publicēt ierakstus sociālajos tīklos, taču izmeklēšana neapstājās. Dažas dienas pirms aresta Gabija publicēja ierakstu Instagram par vīriešiem. Vīrieši ir tādi, kādi ir. Viņi nemainās. Tu saņem to, ko saņem. Tātad, kāds vīrietis ir sākumā, tāds viņš visticamāk būs uz visiem laikiem. Es zinu, tas ir patiešām biedējoši, jo sievietes vienmēr aug, pielāgojas, mainās, atklāj sevi jaunas daļas, atgriež vecās savas personības daļas. Patiesi kļūstot par kaut ko pilnīgi jaunu, burtiski katru dienu, vienlaikus saglabājot savu būtību. Un tad ir vīrieši. Viņi nemainās, mīļā, viņi nemainās. Šīs nedēļas sākumā Gabija Gonzālesa tika arestēta un apsūdzēta slepkavības mēģinājumā, slepkavības uzkūdīšanā un sazvērstībā. Viņas tēvs Francisko un viņas bijušais Kai Cordreis arī tika apsūdzēti. Izmeklētāji saka, ka Gabijas bijušais vīrs Kodijs Klaiberns viņiem patiesībā pastāstīja, ka Francisko apgalvoja, ka būtu lētāk, ja Džeks Averijs būtu miris. Vēl viens liecinieks izmeklētājiem pastāstīja, ka Gabija vairāk kārt teikusi, ka vēlas Džeka nāvi, un tika apspriests plāns izmantot bitcoin, lai samaksātu par slepkavību. Izmeklētāji saka, ka liecinieks viņiem pastāstījis, ka Gabija vēlējās, lai izskatītos, ka Džeks gājis bojā autoavārijā. Bet kā ir ar Džeku Averiju? Viņš bija informēts par sazvērstību. Federālie aģenti viņam to pateica. Džeks pirms dažām dienām ievietoja Instagram ierakstu. 3 personas tika arestētas saistībā ar iespējamu sazvērstību mani nogalināt. Viena no šīm personām ir manas meitas māte. Gadu gaitā mana ģimene un es esam izturējuši intensīvu sabiedrības uzmanību, nepatiesus apvainojumus un ļoti sāpīgus uzbrukumus mūsu raksturam un reputācijai. Visu šo laiku es izvēlējos klusēt, cienot tiesisko procesu un, pats galvenais, savu meitu. Šobrīd mana uzmanība ir vērsta uz to, lai būtu vislabākais tēvs, kāds vien var būt. Esmu pateicīga, ka man ir vienpersoniska aizgādība pār savu meitu, kura ir drošībā, vesela un ļoti mīlēta. Es ar nepacietību gaidu iespēju turpināt veidot mierīgu un stabilu dzīvi savai meitai. Es arī vēlos izteikt savu patieso pateicību savai ģimenei, draugiem, tiesību sargājošajām iestādēm un Losandželosas apgabala prokuratūrai par viņu atbalstu visa šī procesa laikā. Un visbeidzot, visiem, kuri mani atbalstīja un atturējās mani nosodīt, kamēr atklājās patiesība, paldies jums! Vienmēr meklējiet patiesību. Bet ir vēl daudz par ko runāt un vēl daudz atklāsmju. Tātad izanalizēsim šo mazliet sīkāk. Es vēlos pieaicināt Setu Cukermanu. Viņš ir kriminālu lietu aizstāvis, bijušais prokurors, kurš strādā Ņujorkā uzņēmumā Zuckerman Legal Group. Set, liels paldies, ka pievienojies, lai par to parunātu. Šī lieta ir traka. Šī lieta ir traka. Tajā ir daudz dažādu sulīgu apgalvojumu. Tās pikantais raksturs. Viņa ir influencere, viņš ir puišu grupas dziedātājs. Jā, šeit ir patiešām daudz sulīgu apgalvojumu. Daudz sulīgu apgalvojumu. Tā ir ģimenes lieta. Bet patiesībā viens no maniem galvenajiem jautājumiem ir šāds. Ja paskatās dokumentos, viss šis sākās jau 2020. un 2021. gadā, un dažas lietas turpinājās arī 2022. Viņus apsūdz par to, ka viņi iegāja tumšajā tīmeklī un nolīga slepkavu.
Francisko tēvs ir finansētājs pēc federālo iestāžu un Losandželosas apgabala prokuratūras teiktā. Tu zini, Gabi arī ir iesaistīta šajā. Kāpēc gan tik ilgi aizņēma laiku izvirzīt apsūdzības? Tagad jau ir 2026. gads. Kāpēc tu domā, ja federālie aģenti 2022. gadā veic elektronisko ierīču pārmeklēšanu un izskatās, ka viņiem ir visi šie pierādījumi no tumšā tīmekļa un ieraksti, kas tad ir noticis kopš tā laika? Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani. Cik es saprotu, federālās iestādes vienkārši nedomāja, ka šeit ir pietiekami daudz pierādījumu, lai veiktu arestu un sāktu federālo kriminālu vajāšanu pret Gabiju un viņas tēvu. Cik es saprotu, notika tas, ka federālās iestādes pēc izmeklēšanas 2022. gadā nodeva savus pierādījumus Losandželosas apgabala šerifa birojām. Un tad viņi sāka atkārtot nopratināt lieciniekus un uzsāka savu lietu Losandželosas apgabalā, nevis padarīt to par federālu lietu. Tagad, acīm redzot, joprojām šķiet, ka pagāja ilgs laiks no tā brīža, kad tas notika, no 2022 līdz 2026 gadām. Bet, cik es saprotu, federālās iestādes vienkārši neuzskatīja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai apsūdzētu viņu un viņas tēvu federālā līmenī. Un viņi nodeva lietu štata Losandželosas apgabala šerifa birojam, kas pēc tam to nodeva Losandželosas apgabala prokuratūrai. 2022. gadā Gabijai bija vīrs, jauns vīrs, Kodijs Kleiborens, un, kā jau zināt, viņi veica kratīšanu. Federālie aģenti veica elektronisko ierīču pārmeklēšanu mājā, kurā viņš dzīvoja kopā ar Gabiju. Un, kā jau zināt, viņš ir noraizējies, viņš uztraucas. Un es pie sevis domāju, šajā lietā ir daži viņam piedēvēti izteikumi. Sūdzībā es pie sevis domāju, vai viņi mēģināja pārliecināt dažus lieciniekus sadarboties, lai pastiprinātu to, kas viņiem jau bija. Šo īziņu saziņas tumšajā tīmeklī, maksājumu uz un no, ziniet, maksājumu personai, kas uzdevās par algotu slepkavu un tam līdzīgu lietu veidā. Vai jūs domājat, ka tas bija liels šīs lietas elements? Viss ir iespējams, acīm redzot, Kodijs Kleiborens sadarbojas, saskaņā ar zvērsta apliecinājumu viņš sniedz dažus ļoti kaitīgus paziņojumus. Viņš ir ļoti svarīgs liecinieks. Viņš stāsta likumsargiem, ka viņu un viņas tēvs bija apsēsti ar vēlmi iegūt aizbildnību pār viņas meitu. Atvainojos, pār viņas meitu. Un ka viņa tāda arī bija. Ka viņš bija dziļi iesaistīts, tēvs bija dziļi iesaistīts un ka Kleiborens raksturoja ģimeni kā apsēstu ar vēlmi iegūt aizbildnību un izslēgt Džeku Everiju no meitas dzīves. Un ka tēvs bija izteicies apmēram tā, ka būtu lētāk, ja Everijs būtu miris. Tie ir svarīgi komentāri. Protams, kā krimināla lietu aizstāvim, pirmais, kas nāk prātā, ir tie taču ir tikai vārdi, nevis darbības, vai ne? Un tā ir aizstāvība, vai ne? Jūs zināt, ka karstās aizbildnības strīdos cilvēki bieži saka, es vēlos, lai mans laulātais būtu miris, vai man būtu labāk, ja mans laulātais būtu miris, ievainots vai cietis, vai arī, ja es paņemtu bērnus prom no viņa. Bet ar to nepietiek. Ir jābūt kādām konkrētām darbībām šo draudu īstenošanai, lai tas kļūtu par kriminālu rīcību. Tātad, kā aizstāvības advokāts, es uzsveru, labi, šie ir tikai vārdi, bet kādas darbības viņi var sasaistīt ar Gabiju? Kādas darbības viņi var sasaistīt ar tēvu? Kādas darbības viņi var sasaistīt ar Kaju Kordreju, vai ne? Jo ir vajadzīgas konkrētas darbības, ne tikai vārdi, piemēram, es vēlos, lai viņš būtu miris, vai mums būtu labāk, ja viņš būtu miris. Vai konkrētā darbība šajā gadījumā būtu apgalvojums, ka Francisko Gonzales sūta 10 000 šim Kai Kordrejam, Gabijas bijušajam draugam, izmantojot kaut kādu viltotu rēķinu, lai nolīgtu slepkavu tumšajā tīmeklī. Un tad vēl nosūtot papildu 4 000, laikam ekspertam tiešām labam slepkavam, ziniet, tajā pašā laikā dokumentos tiek apgalvots, ka tas ir FIB aģents. Jā, pilnīgi noteikti. Sūdzībā ir minēts 34 konkrētas darbības sazvērstības veicināšanai. Tev vajag tikai vienu, vai ne? Tātad tas noteikti ir maksājums slepenajam tiesību sargājošo iestāžu aģentam, kā arī maksājumi no viņas tēva, Kājam Kordrijam, un Kaja Kordrija maksājumi kriptovalūtā. Maksājumi šim it kā algotiem slepkavam noteikti ir darbības sazvērestības īstenošanai. Tas mūs aizved tālāk par vienkāršiem izteikumiem un draudiem, līdz konkrētām darbībām, kas veicina sazvērestības slepkavības izdarīšanai. Džeks Everijs pagājušajā gadā, 2025. gadā, kādā podkāstā izteica dažus komentārus. Viņš būtībā teica, ka jā, federālie aģenti pieklauvēja pie manām durvīm un pateica, ka kāds grib mani nogalināt. To es pat nevaru iedomāties. Un kā tev šķiet, kas notiek tālāk? Tu taču esi bijusī prokurore.
Ja tiesību sargājošās iestādes nāk pie tevis kā bijušās prokuroras, kad tu vēl biji prokurore, un saka, klausies, ir cilvēki, kuri mūsuprāt mēģina nogalināt šo vīrieti, Džeku Ēveriju. Es domāju, vai jūs sniedzat aizsardzību, vai arī vienkārši paziņojat cilvēkam, lai viņš pats varētu kaut ko darīt, lai sevi aizsargātu. Kā tas tiek risināts? Ir daudz dažādu veidu, kā to var izsināt, un tas ir atkarīgs no draudu nopietnības un no tā, kādas darbības tiek veikts, lai šos draudus padarītu ticamākus, vai ne? Tā Džeks Ēverijs teica 2025. gada podkāstā. Acīm redzot, tiesību sargājošās iestādes pie viņa vērsās 2021. vai 2022. gadā, kad viss tas notika. Tātad viņš par to zināja jau vairākus gadus, un viņš teica, ka turējās ēnā. Viņš vairākus mēnešus nepameta savu māju, palika kopā ar savu meitu, jo bija nobijies. Tiesību sargājošie iestādes var nodrošināt drošību, jo tas ir nepieciešams. Viņš acīm redzot ir cilvēks ar līdzekļiem, tāpēc tajā laikā viņš varēja nolikt arī savu privāto apsardzi. Man nav skaidrs, vai tiesību sargājošās iestādes kaut ko darīja, lai nodrošinātu viņam drošību, vai arī viņi vienkārši turpināja uzraudzīt, jo veica izmeklēšanu, zināja par iespējamajiem draudiem un novēroja Gonzālešas, lai redzētu, vai viņi plāno veikt vēl kādas darbības. Ir skaidrs, ka slepkava, kuru mēģināja nolikt, bija slepens tiesību sargājošo iestāžu darbinieks. Tātad, ja šis bija vienīgais cilvēks, kuru viņi mēģināja nolīgt, tad šis drauds nekad netika īstenots, jo slepenais tiesību sargājošo iestāžu darbinieks to nekad nebūtu izdarījis. Bez šaubām, bez šaubām. Tomēr kādā brīdī Gabija un tētis Francisko un Kai, es domāju, viņiem ir jāapzinās, īpaši, kad ierodas federālie aģenti, zini, viņi parādās un saka, dodiet mums savas elektroniskās ierīces, mums ir orders. Viņiem ir jāsaprot, ka viss ir beidzies. Tā teikt, ja viņi tiešām ir vainīgi, iespējams viņi saprata, ka ir pieķerti. Nu, un es domāju, viņa vienkārši ir pavadījusi laiku, izskatās tā. Es domāju, viņa 2 gadus nebija TikTok, vismaz pēc viena no viņas video spriežot. Tad viņa atgriežas un ir ļoti aktīva Instagramā. Taisa video, dara šo un to, un stāsta, cik viņa ir laba mamma. Un zini, viņi kopā audzina bērnu, bet viņa dara visu. Es domāju, viņa nav kautrējusies būt redzama. Jā, es domāju, skaties, federālās izmeklēšanas aizņem gadus. Lielākā daļa klientu, kuri uzzina, ka ir veikta kratīšana un paņemta elektroniski ierīces, viņi parasti paliek ēnā, kamēr izmeklēšana turpinās. Bet tu nekad nezini, vai izmeklēšana vienkārši pazudīs, vai izmeklēšana novedīs pie apsūdzībām. Šeit mēs runājam par apsūdzībām 4 līdz 5 gadus vēlāk. Tātad ir skaidrs, ka viņi paņēma kādu laiku brīvu. Viņi zināja, ka ir izmeklēšanas objekts, un tad nekas nenotika. Viņai acīm redzot joprojām bija jāpelna iztika. Šajā gadījumā viņi acīm redzot ir jāmaksā arī par saviem krimināltiesību advokātiem. Tāpēc viņi sāk atgriezties pie savas dzīves, acīm redzot nerunājot par lietu un izmeklēšanu, un centās nopelnīt iztiku, lai varētu turpināt dzīvot, nezinot, vai izmeklēšana joprojām turpinās. Esmu pārliecināts, ka kādā brīdī viņas advokāti sazinājās ar tiesību sargājošo iestāžu izmeklētājiem, lai mēģinātu noskaidrot, kurā stadijā ir izmeklēšana un kādā posmā tā atrodas. Bet ir skaidrs, ka viņi saprata, ka viņai ir jāturpina dzīvot un jāturpina darboties kā influencerei TikTok un citās sociālo mēdīju platformās. Tēvs Francisko ir advokāts, nodarbojas ar daudzām miesas bojājumu lietām Orlandas apkaimē, laikam Seminolas apgabalā. Zini, tas ir vienkārši neprātīgi, jo viņš taču ir advokāts. Tagad viņš ir cietumā un saskars ar šīm apsūdzībām. Es saprotu, ka cīņa par aizbildnību var kļūt saspringta. Mēs to esam redzējuši arī citos gadījumos. Prātā nāk Adelsona lieta Floridā, kā arī Pīkas apgabala slepkavības Ohio. Es domāju, ka, ziniet, viņi apgalvos, ka emocijas vienkārši ņēma virsroku pār saprātu. Jā, aizbildnības strīdu laikā tas kļūst tik emocionāli un tik saspringti, ka cilvēki dara lietas, ko viņi parasti nedarītu. Ir skaidrs, ka viņš mīl savu meitu un bija gatavs darīt jebko viņas labā, cenšoties palīdzēt viņai ar aizbildnības strīdu ar Džeku Ēveriju. Saskaņā ar apsūdzībām viņš iespējams finansēja Kai Kordriju, lai atrastu šo slepkavu pēc pasūtījuma. Šādi cilvēki rīkojas savu tuvinieku labā, kad viņi iesaistīti aizbildnības strīdā. Tātad ir skaidrs, ka tas, ka viņš ir advokāts, viņa neattur no tādām rīcībām, kādas darītu jebkurš cits, kad, ziniet, aizbildnības cīņa kļūst tik intensīva un emocionāla, ka cilvēki dara neracionālas lietas. Džeks Ēverijs tagad beidzot ir izteicies par šo. Viņš īsti neko daudz nav pateicis.
Tagad Instagramā ir ieraksts, kurā viņš runā par to, kā viņš un viņa ģimene ir bijuši pakļauti, ziniet, sabiedrības uzmanībai, nepatiesiem apvainojumiem, ļoti sāpīgiem uzbrukumiem mūsu raksturam un reputācijai. Visu šo laiku es izvēlējos klusēt, cienot tiesisko procesu. Un pats svarīgākais – manai meitai viņam tagad ir vienpersoniska aizgādība. Viņš pēc aresta ieguva vienpersonisku aizgādību par savu meitu, pēc aresta un visa notikušā. Tātad šis ir cilvēks, kurš ar to ir dzīvojis gadiem ilgi, viņš saka. Un izklausās, ka viņš saka, ka Gabija un viņas ģimene viņam ir daudz pārmetuši. Un tas nebija taisnība. Es esmu pārliecināts, ka aizbildnības strīda laikā tiek teiks lietas, kas, kā zināms, nevienmēr ir patiesas, vai ne? Lietas kļūst saspringtas. Cilvēki izsaka apsūdzības. Viņi cenšas cilvēkus ievilināt slazdā. Zini, zvērsta apliecinājumā ir runa par lietām, ko viņas tēvs mēģināja darīt vēl pirms viņš nolīga slepkavu un mēģināja iegūt aizgādības tiesības, izvirzot apsūdzības pret Džeku Everiju. Tātad, es domāju, izklausās, ka viņam ir nācies izturēt daudz nepatiesu apsūdzību un grūtu laiku. Un tad, protams, kad viņš uzzināja, ka Phoebe jau pirms gadiem izmeklē šo lietu, viņš daudz ko nevarēja darīt, izņemot dzīvot savu dzīvi un mēģināt pasargāt sevi un savu meitu. Tāpēc ir saprotams, ka pēc aresta viņš devās un pieprasīja pilnas aizgādības tiesības. Un, protams, viņš tās arī ieguva. Un tagad viņš vienkārši cenšas pasargāt sevi un savu meitu, jo šī lieta turpināsies. Un tai tiks pievērsta liela mediju uzmanība. Viņam nāksies liecināt, ja šī lieta nonāks līdz tiesai. Un tas ietekmēs gan viņu, gan viņa meitu, kad viņi virzīsies tālāk. Jā, un es pieņemu, ka tas turpināsies gadiem ilgi. Tas nenoslēgsies ātri, jo elektronisko datu pārbaude prasīs ļoti ilgu laiku. Zini, viena no lietām, kas izskanēja tiesā, prokurori teica, ka Gabija gribēja pierādījumu, ka Džeks ir miris. Viņa gribēja viņa mazo pirkstiņu. Tas ir kā mafijas lietas. Tas ir kā kaut kas, ko tu redzētu filmā vai kaut kur citur. Vai tas nešķiet mazliet traki, Sets? Jā, šķiet. Kad es izlasīju par to mazo pirkstiņu, es domāju, ka viņai patiesībā būs laba aizstāvība šajā lietā, jo bija iesaistīts viņas tēvs, bija iesaistīts Kai. Cik daudz viņa pati zināja. Jo, zini, viņi varēja teikt vārdus, ka viņa gribēja, lai viņš pazūd no aprits un ka viņa gribēja pilnas aizgādības tiesības. Bet tad jau ir runa par rīcību. Un, kad viņi saka, ka grib pierādījumu par viņa nāvi, ieskaitot viņa mazo pirkstiņu, tas tiešām izklausās kā no mafijas filmas. Un tas arī parāda, ka viņa zina, kas šeit notiek, vai ne? Viņai ir grūtāk teikt, es nezināju, ko mans tēvs un Kai darīja, kad viņi viņiem raksta īsziņas, sakot, ka grib viņa mazo pirkstiņu kā nāves pierādījumu. Viņi zina, tas notiek, un tas ir vēl viens konkrēts solis, kas tiks iekļauts apsūdzībā par sazvērestību. Viņi ir nevainīgi, līdz vaina tiek pierādīta, protams. Mēs sekosim līdz notikumiem. Liels paldies, Sets Zukerman, es to ļoti novērtēju. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Gabija Gonsalesa samaksāja $2 miljonu drošības naudu ar galvotāju palīdzību. Viņai jābūt GPS uzraudzībā, un viņa drīkst ceļot uz Havaju salām, kur dzīvo, kā arī uz Floridu. Viņai nav atļauts sazināties ar Džeku Everiju vai viņu meitu, un viņai jāpaliek vismaz 300 pēdu attālumā no viņiem. Kai Cordrais tika ievietots Losandželosas apgabala cietumā ceturtdien. Viņa drošības nauda tika noteikta $20 miljonu apmērā. Mēs turpināsim sekot līdzi šai lietai. Tas arī viss šai Crime Fix epizodei. Es esmu Anžineta Līvija. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiekamies šeit atkal nākamnedēļ.